dusmīga, dumpīga meita ir mammas apspiestās dusmas. Dusmas ir kā dzīvības spēks. Kad sieviete tās nospiež, bieži tāpēc, ka labas meitas nedusmojās, mamām jābūt pacietīgām, vai vienkārši bail zaudēt mīlestību. Šī enerģija nekur nepazūd, tā iesprūst. Meita, būdama ļoti cieši saistīta ar mammu, intuitīvi uztver šo noslēpto spriedzi. Viņa var kļūt par to balsi, kas mammai pašai sevi ir aizliegta. Dusmīga, skaļa, protestējoša, tāda mamma nedrīkst būt. Tas ir tā, it kā bērns teiktu, māmu, paskaties, šis ir tavs spēks, kuru tu neļauj sev izdzīvot. Tajā pašā laikā bērna dusmas ir arī mēģinājums izjaukt stagnāciju attiecībās. Bērns nes mammu uz atvērtāku kontaktu un patiesajām jūtām. Bet ja mamma paliek tikai kontrolē un nesatiek savas dusmas, bērns turpina tās izpaust, bieži pat pārspīlēti. Tā ir kā neapzināta stafetes nodošana. Neatbrīvotais kļūst par nākošās paudzes uzdevumu. Domās, kā dusmas var ietekmēt attiecības un naudu. Abas šīs jomas ietekmē šīs dusmas vairāk nekā cilvēks vispār gribētu atzīt. Attiecībās, ja dusmas ir apspiestas, tad sieviete bieži dzīvo pareizi, bet bez robežām. Viņa klusējot piekrīt, nesaka nē, vāc sevī aizvainojumu. Ārēji mierīga, bet iekšēji pilnīgi saspringta. Un partneris to sajūt, tikai nevar nosaukt vārdā. Tad rodas distances, augstums vai pat konflikti no šķietami kaut kādām mazām lietām. Bērns kļūst par šī sprieguma nesēju. Kā dusmas ietekmē naudas jomu? Dusmas ir dzīvības un robežu enerģija. Tā, kas pasaka, es esmu vērtīga, mana enerģija kaut ko maksā. Kad dusmas tiek nospiestas, sieviete bieži vien paliek upura lomā. Vai nu viņa dod vairāk nekā saņem, vai pieņem mazāk nekā grib. Tā izpaužas kā zemi ienākumi, grūtības paņemt par darbu pilnu cenu, vai arī nauda nāk, bet arī ātri aizplūst. Naudas plūsma atspoguļo iekšējo plūsmu. Ja šis dabīgais spēks ir bloķēts, tad arī finansēs neiet viegli. Un tajā pašā laikā, kad dusmas tiek atbrīvotas veselīgā veidā, nevis caur kliekšanu uz bērniem vai kaut kādā partneri vai kaut kādām citām mistiskām lietām, tad cilvēks, sieviete, sāk droši noteikt robežas gan attiecībās, gan darījumos. Tas vienmēr atspoguļojas arī kontā.